Sveicināti! Mani sauc Daiga Sergejeva, esmu Jara Latvija agronoma konsultante, un šajā video pastāstīšu par to, kas ir slāpekļu monitorings, kā mēs to veicam, vai nozīme kāds N-testeru modelis jums pieder, kā pasūtīt N-testeru BT, paskaidrošu, cik vienkārši ir N-testeru BT lietošana, kurā brīdī to var sākt lietot, un kāda ir atšķirības starp N-monitoringu un N-mērījumu, kurā brīdī lietot un kuru rezultātus, kuru attiecīgi ievadīt vai lietot. Atvārni sniedz ļoti daudz iespējas, ar tā palīdzību mēs varam veikt augu biomasas uzraudzību, plānot slāpekļa mēslošanu, kliedēt ar mainīgu devu, sekot līdzi augu attīstībai, kliedēt vai smidzināt atbilstoši laikapstākļiem, un to visu mēs varam izdarīt, izmantojot atvāruma rīkus, kā piemēram fotoattēlu analīzi, N-testeru BT, slāpekļu uzņemšanas karti, VRA kartes vai laikapstākļu rīku. Šīs visas funkcijas, kas ir pieejamas atvāruma, mēs iesakam lietot atkarībā no tā, kur to ir vienkāršāk darīt, un attiecīgi datorprogrammā mēs varam izmantot lielāko daļu no tām, bet mobilajā aplikācijā mēs iesakam lietot tikai 3 funkcijas, tā ir biomasas uzraudzība, tā ir fotoattēlu analīze un BT testeru lietošana vietālrunī. Tātad vietālruni mēs izmantojam tikai 3 gadījumos. Ja mēs vēlamies lietot atvārmu, tā būtu fotoattēlu analīze, kas ir pirmais slāpekļu papildu mēslošanas reizei, un papildus informāciju jūs varat apspriest par to, kā to veikt un kas tas tāds ir kādā no citiem webināriem. Tad ir biomasas uzraudzība, kuru mēs varam veikt regulāri, izmantojot vietālruni, un veikt BT testera mērījumus. Lai sāktu lietot atvārmu, jums ir nepieciešams aktīvs profils ar iezīmētiem laukiem. Ja jums vēl tāds nav, tad mobilajā aplikācijā jūs to varat iegūt lejuplādējot aplikāciju, un to jūs varat izdarīt noskanējot QR kodu, kas redzams šobrīd ekrānā. Vai arī jūs varat ierakstīt interneta pārlūku meklētājā Jara atvārmu un atradīsiet iespēju reģistrēties caur datoru. Turpinājumā jums pastāstīšu par to, kā lietot N-testeri, lai veiktu augu monitoringu, un līdz ar to paskaidrošu arī, vai N-testeru modelim ir nozīme, kurus kultūra augus N-testeris BT atbalsta, kā pasūtīt N-testeru BT, ja tas nav jūsu rīcībā. Pastāstīšu to, cik vienkārši patiesībā mēs varam iegūt N-testera rezultātus, un noskaidrosim, kad mēs varam sākt lietot N-testeru BT, kā arī, protams, pašu galveno, kā tad veikt N-testera monitoringu, slāpekļu monitoringu, un kā atšķirās N-monitorings no N-mērījuma. Runājot par N-testeru attīstību, no 2015. līdz 2023. gadam saimniecībām ir pieejami N-testeri BT, kuru modelim bija 4 pogas. Tas ir vēl joprojām lietojams saimniecībā, tā rezultāti tikpat labi kā jaunā N-testera rezultāti ir lietojami gan N-monitoringam, gan arī izvērtējot nepieciešamību pēc slāpekļa devas kultūraugiem, kurus jūs audzējiet. Runājot par jauno N-testeru BT, tas ir pieejams no 2023. gada lauksaimniekiem. Tā rezultāti ir redzami lietotnē atvārmu, un tas ir lietojams kopā ar lietotni atvārmu. Un kas ir pozitīvais, tas, ka vienmēr N-testeru BT dati tiks atjaunoti, jo tas ir savienots ar vietālruni un lietotni, līdz ar to lietotnes atjaunināšanās laikā tiks atjaunināti arī dati par šķirņu kalibrācijām, kā arī tiks veikti citi atjauninājumi, kas var palīdzēt jums saimniecībā. Ar N-testeri BT jūs varat veikt mērījumus ziemaskviešiem, rudziem, ziemsmiežiem un tritikālei. Ja uzzīmētais lauks būs ar kādu citu kultūraugu, tādā gadījumā jūs neieraudzīsiet iespēju veikt mērījumu ar N-testeri. No pasūtīšanas brīža līdz slāpekļu mēslošanas rekomendācijai jūs šķir vien pāris soļi. Pasūtot N-testeri BT atvārmu aplikācijā caur datoru, jūs testeri saņemsiet vien pāris dienu laikā.
Pēc tam, kad testeris ir saņemts, to ir jāsavieno ar vietālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu. To kalibrē, veicot vienu tukšu mērījumu, un pēc tam, veicot 30 mērījumus uz dažādiem kultūraugiem, pilnībā attīstījušajām lapām, jūs saņemsiet mēslošanas rekomendāciju, kas tiks parādīta kilogramos uz hektāra slāpekļa tīrvielas. Lai pasūtītu N-testeru BT, jums ir nepieciešams aktīvs profils atfarm lietotnē ar iezīmētu kādu lauku. Pēc reģistrācijas ir jāapstiprina profils, nospiežot uz saites, kur nosūtīt uz jūsu e-pastu. Tālāk, atverot atfarm lietotni datorā, jūs redzēsiet kreisajā apakšējā pusē pogu atjaunot, kurā ir attēlot ar ikonu zvaigznīte. Nospiežot uz tās, jūs pēc tam redzēsiet nākamo logu, kur būs iespēja izvēlēties kādu no abonēšanas plāniem, un jums, lai dabūtu N-testeru BT, ir jāizvēlas abonēšanas plāns N-testeris BT un mainīgās slāpekļa devas lietojums. Tālāk jums parādīsies loks, kurā jāieraksta piegādes adrese, ievadiet to un apstipriniet. Un pēc tam 5 līdz 7 darba dienu laikā jūs ar DPD kurjeru norādītajā adresē saņemsiet savu BT testeri. Veikt mērījums ar N-testeri BT ir vienkārši. Mums ir jāatver atfarm aplikācija vietālrunī, jāatver kāds no iezīmētiem ziemas kviešu, miežu, rudzu vai tritiktāls laukiem, jāievada prasītie dati, jāveic 30 N-testeri BT mērījumu uz pilnībā attīstījušās lapas un jāveic to uz dažādiem augiem. Un pēc tam mēs saņemam rekomendāciju vietālrunī, kas ir izteikta kilogramos uz hektāra slāpekļa tīrvielas. Un vēlāk mēs varam apskatīties arī visus veiktos N-testera mērījumus konkrētajam laukam. Kad tad sāk lietot N-testeru BT? To mēs darām pēc pirmās papildu mēslošanas reizes ar slāpekli. Būtu vēlams, kad attīstības stadija, kurā mēs sākam būt no 31. līdz 36. kad pirmais mezgls atrodas 1 centimetru virs cerošanas mezgla, vai arī nedaudz vēlāk, mēs mērījums veicam uz pilnībā attīstījušās augu lapas. Tas nozīmē, tā ir tā lapa, kur ir pilnībā atritinājusies, un N-testera BT mums ir jāievieto tā, lai centrālā līnija, kas atrodas uz N-testera BT, sakristu ar centrālo auga dzīslu. Attēlos jūs varat redzēt, kā tas izskatās. Tagad, kad esam iemācījušies veikt N-testera mērījumus un zinām, kurā brīdī to veikt, tad mums ir jānoskaidro, kāda ir atšķirības starp N-monitoringu un N-mērījumu. N-monitorings ir rīks, ar kura palīdzību mēs varam noskaidrot, kurā brīdī mums ir nepieciešams doties uz lauka ar slāpekļa mēslojumu, un N-mērījums ir tas, kas palīdz noteikt, ar kādu devu mums ir jādodas un jāmēslo šis lauks. N-monitorings. To mēs veicam uz lauka vietā, kas reprezentē to visvairāk, respektīvi ne pašā labākajā, ne arī pašā sliktākajā vietā. Šo vietu mēs apzīmējam ar mietiņu un veicam tur regulārs mērījums, tas nozīmē ik pēc 3–4 dienām 1 metru ap šo mietiņu, un tajā vietā veicam 30 testera mērījums, kas arī dos mums rezultātu un parādīs N-testera skaitli. Šo skaitli mēs ievadīsim attiecīgi tabulā, lai pēc tam redzētu, kādas tendences ir chlorofila saturuma augu lapās. Uz šī lauka būtu vēlams arī veikt nokrišņu monitoringu un sekot līdzi laikapstākļiem. Kā zināms, šis ir nepieciešams, jo laikapstākļi ļoti ietekmē slāpekļu uzņemšanos. Attiecīgi, ja nebūs nokrišņi, slāpekļu pieprasījums augs, jo augi vienkārši nevarēs uzņemt slāpekli. Tas pats arī notiek tad, kad gaisa temperatūra krītās. Vai arī apstākļos, kad ļoti ilgstoši
nav bijis lietus. Uzreiz pēc nokrišķiem savukārt N pieprasījums var ļoti strauji kristies, attiecīgi, ja tajā brīdī mēs saprotam to, ka slāpeklis, kuru mēs esam iedevuši, ļoti labi strādā un augi to izmanto. N-testeru skaitlis ir skaitlis, kas parādās ar 3 cipariem vietālrunī, kad mēs saņemam N-testeru rezultātu. Savukārt N-mērījums ir tas, kuru mēs veicam ejot pa lauku zigzaga veidā, Z veidā vai pat diagonāli un veicam vienu mērījumu, kas sastāv no 30 augu lapu mērījumiem. Kā rezultātā mēs iegūstam vienu skaitli, kas ir slāpekļa deva tīrvielā uz hektāra. Šo mēs varam arī uzskatīt par vidējo devu, kādu augi pieprasa uz šī lauka, un varam izmantot pēc tam, kur vai nu mainīgo devu karšu izveidošanai, vai arī kā vidējo devu uz lauka, ar kuru mēs iesim un mēsosim lauku. Kā tad mēs veicam N-testera monitoringu? To mēs veicam ievācot datus par N-testera skaitli, nokrišņu daudzumu un veiktajām slāpekļa papildu mēslošanas reizēm. Šos visus datus mēs varam apkopot Excel tabulā un izveidot paši šāda veida tabulu. Sadarbībā ar Agricon ir tapusi šis slaids, un mēs šeit redzam, kad ar sarkaniem punktiem ir atzīmēts N-testera skaitlis, ar tumši ziliem stabiņiem N mēslojuma reizes, ar gaiši ziliem nokrišņu daudzums. Ko mēs šeit redzam? Attiecīgi, pirmā slāpekļa papildu mēslošanas reize ir veikta ap 12. aprīli. Un pirmā papildu mēslošanas reizes deva tika pieņemta atbilstoši tam, kāds ir bijis produktīvo dzinumu skaits uz kvadrātmetru. Tikpat labi mēs to varam noteikt, veicot augu fotoattēlu analīzi Atfarm aplikācijā. Pēc pirmās papildu mēslošanas reizes mēs sākam veikt N-testera monitoringu. Atbilstošie augu attīstības stadija ir 31. Un sākam sekot līdz, kāds tad ir N-testera skaitlis. Šajā gadījumā šis mērījums ir veikts 2022. gadā, ir bijis salīdzinoši maz nokrišņu daudzums, kā rezultātā pēc izkliedes nav bijuši atbilstoši apstākļi, lai slāpekļa mēslojums tiktu uzņemts augos. Līdz ar to arī N-testera skaitlis sāka kristies uz leju. Mēs attiecīgi saprotot to, ka laikapstākļi nav bijuši piemēroti, neesam pieņēmuši lēmumu par to, ka būtu jāveic mēslošana. Uzreiz pēc tam, kad sāka parādīties nokrišņi, mēs redzam, ka arī N-testera skaitļi sāka pieaugt. Šis ir redzams šeit, ap 13. līdz 20. māju, kad arī N-testera skaitļi sāka pieaugt. Attiecīgi, redzam vienu N-testera skaitļu kritumu, bet lēmums par slāpekļa papildu mēslošanu netika pieņemts, jo mūsu vēlme ir redzēt 2 reizes, kad veicam N-testera monitoringu, kad 2 reizes pēc kārtas N-testera skaitlis krītās uz leju, un tad mēs arī pieņemam lēmumu par slāpekļa mēslošanu. Attiecīgi pēc tam N-testera skaitlis pieauga. Kad 2 reizes N-testera skaitlis kritās uz leju, tika pieņemts lēmums par slāpekļa mēslošanu, kas bija 39 kg hektārā slāpekļa tīrvielas. Uzreiz pēc tam, atbilstoši, jo bija gan sils, gan augstnes mitrums bija atbilstoši, mēs redzam, ka slāpekļa uzņemšanās ir palielinājusies un N-testera skaitlis kāpj uz augšu. Ir atkal redzams viens N-testera skaitļa kritums. Šo, kā jau minēju, mēs vēlamies, lai mēs saņemtu 2 N-testera skaitļa kritums uz leju, 2 reizes, kad mēs veicam monitoringu. Ja tas ir noticis tikai 1 reizi, tad arī šajā gadījumā mēs varētu to secināt, ka ir bijis gaisa temperatūras kritums. Līdz ar to ir arī kritusies slāpekļa uzņemšanās.
Vēlāk N-testeru skaits atkal kāpa uz augšu, un tikai tad, kad N-testeru skaits kritās 2 reizes uz leju, kā arī tuvojās nepieciešamība pēc slāpekļa mēslošanas, lai iegūtu kvalitāti, jeb kvalitātes mēslojuma, tad mēs pieņēmām lēmumu par otro slāpekļa papildu mēslošanas reizi un iedevām slāpekļa mēslojumu 32 kg hektārā slāpekļa tīrvielas. Tātad, kā te mēs pieņemam lēmumu par slāpekļa nepieciešamību? Tātad mēs veicam augu monitoringu, kas ir ik pēc 3–4 dienām, sekojam līdz laikapstākļiem, jo laikapstākļi būtiski var ietekmēt slāpekļu uzņemšanos, līdz ar to arī N-testeru skaiti, jo N-testeru skaitlis ir mazāks, jo mazāk slāpekli augi uzņem un ir lielāks pieprasījums pēc slāpekļa mēslojuma. Un mēs atceramies to, ka nepieciešamība pēc slāpekļa mēslojuma ir ne tikai tehnisks un iekārtas lēmums, bet arī agronomisks lēmums, un tieši tāpēc mums ir jāatcerās, ka mums ir jāsako līdz laikapstākļiem, augsnes apstākļiem, to, kad mēs veicām iepriekšējo mēslošanas reizi, un tikai tad mēs varēsim objektīvi un pareizi lietot iekārtas. Jeb šajā gadījumā N-testera rezultātus, kurus mēs iegūstam. Atgādināšu, ka par slāpekļa devu, kuru mēs lietojam pēc augu monitoringa, lai noteiktu nepieciešamo devu, mēs gājām pa lauku Z veidā, lai iegūtu atbilstošo slāpekļa rekomendāciju konkrētajam laukam. Ko te mēs iemācījāmies šajā prezentācijā? Mēs noskaidrojam to, ka jebkuras paudzes N-testeri mēs varam izmantot, lai iegūtu slāpekļa rekomendāciju. Mēs sapratām to, ka no N-testera lietošanas ir vienīgi ieguvumi. N-testeri BT mēs varam pasūtīt no aktīva atfārma profila. Mēs noskaidrojām to, ka N-monitorings ir tas, ar kura palīdzību mēs noskaidrojam, kad mēslot, un ar N-mērījumu palīdzību mēs noskaidrojam, cik daudz mēslot. Un es gribētu teikt, ka tikai darot mēs iegūstam rezultātus, un atbilstoša augu mēslošana sniedz vienīgus iegūmus. Mēs iegūstam gan kvalitatīvāku ražu, gan neizšķērdējam esošos resursus un izmantojam tos efektīvi. Lai uzzinātu vairāk par atfārmu lietošanu un BT testeru lietošanu, varat doties uz support.at.farm mājaslapu vai arī skatīties mūsu skaidrojošos webinārus YouTube kanālā. Atfarm ir pieejams lauksaimniekiem latviešu valodā no 2022. gada marta, un to lieto ļoti daudz lauksaimnieki, bet pāris lauksaimnieku stāstus, un noteikti tādi būs vēl, varat skatīties YouTube kanālos, kā piemēram Jara Latvija, Agronoma brokastis un seko līdzi lauksaimniecībai, kur Elvis Lazdiņš ļoti skaisti izstāsta to, kā lietoja savā saimniecībā Jara rīkus. Ja rodas kādi tehniski jautājumi par atfarmu lietošanu, varat droši zvanīt uz tehniskā atbalsta tālruni. Uz agronomiskajiem jautājumiem jums laipni atbildēs mūsu agronomas Sandra Mediņa Dolmene un Agnese Pinka. Savukārt es varēšu jums atbildēt gan uz agronomiskajiem, gan savu iespēju robežās uz tehniskajiem jautājumiem. Veids N-testera monitoringa noskaidro, kad mēslot, ar N-mērījumu noskaidro, cik daudz, un tā rezultātā tu izmantos savus līdzekļus efektīvi, lai izdodas.